Krīzes situācija var sākties jebkurā brīdī. Dabas katastrofas, City of Hami, heavy rains fell in Nanchang City. pandēmijas, We say this because the Wuhan virus karš, Spending decades of geopolitical stability overnight when he decided to unprovoked launch attacks on multiple locations across Ukraine. visi domā, ka ar viņiem tas nenotiks, līdz brīdim. Pašlaik mums tieši draudu nav, taču redzot, kas notiek mums blakām, mums katram ir pienākums sagatavot sevi un savus tuvākos negaidītiem pavērsieniem. Tieši tādēļ šajā filmā izspēlēsim dažādas krīzes situācijas, lai tu varētu aizdomāties, cik gatavs tām esi. Šīs nav mācības. Valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Ienaidnieks tuvojas no jūras Liepājas virzienā. Ienākusi informācija, ka tuvāko 40 minūšu laikā tiks veikts uzlidojums uz Liepājas infrastruktūru. Nekavējoties meklējiet patvērumu. Valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. Kā tuvākais evakuācijas punkts noteikts Latvijas-Lietuvas robežu punkts Nida. Jums pašiem ar saviem spēkiem jānokļūst līdz evakuācijas punktam, kur jūs sagaidīs atbildīgie dienesti. Koordinātas sekojošas. Augstums 56,07, 81, 84. Platums 21, 12. Atkārtojam. Nekavējoties dodieties uz tuvāko patvērumu un gaidiet tālākās norādes. Nepakļaujies dezinformācijai, esi modrs, ienaidnieks izplata viltus ziņas. Atpazīsti savus valsts glābējus un oficiālos informācijas avotus. Un šitais, es domāju, turēs pasties tās betoni, jau viņš savā laikā turēja. Viņš tam bija domāts un taisīts. Viņam raķešu uzlidojumu vajadzētu turēt diezgan labi. Mums jāpastāstās, vai būs apmāts uzlidojums, ja kaut kā tā smīri. Tāds ienāk pašvajadzētu. Vai iet? Jā. Caur ūdenim? Jā. Skatāt, kāpums uz leju te ir jūti? Jā, bet mēs kā padomējām. Tas ir man liekas, viss ir vairākus metrus lejā šobrīd. Tas ir labi, un viņš jāuzsāk kaut kas bombardējās. Šitai mēs nogaidīsim. Ar uzlidojums beigsies. Tā ir ritīgi droši. Šitai, jā, te ir skaitājums baigās betons, tā ir bumba patvērsme. Un te ir točni droši, mēs esam pašā vidū. Vai nebūtu šitāda vieta, tad ko? Nu, ja mēs būtu ārā, tad vai nu jāiet maksimāli mājas pagrabā kaut kādā, bet ja nevar pagrabt maksimāli lēnā uz apakšējiem stāviem, pie nesošajām konstrukcijām, pie nesošās sienas, un nevajag nekādā gadījumā pie logiem iet tūmā. To ir šķembis, kad trāpa pa sienu. Ok, te mums arī redzamība kaut kāda būs. Bombardēšanas draudu pašlaik nedraud, taču ienaidnieks strauji ieņem Liepājas teritoriju. Visi galvenie ceļi ir bloķēti un palīdzība līdz jums nevar nokļūt. Jums saviem spēkiem jātiek līdz evakuēšanas punktam pie Lietuvas robežas. Pie viena Tu ir noiesim līdz jūrai, tev apskaidrošu karti, ja no ar manīm kaut kas notiek.
Lai tu arī zini, tāpēc vienmēr otram arī vajag. Tu nedrīkst nobirt. Lai abi zini, kas ir un kur mums ir, kur jāiet. Savādāk, lai nav tā, ka vienam notiek, otrs nezinu un beigās paliek. Nu, katrā ziņā, jebkurā gadījumā tu esi tas, kuram pirmajam ir jāpēda. Nu, tas tā kā uzlikt šo elpošanas masku sākumā bērnam un pats nomirst, un tad tu neko nevar izdarīt. Tikai reku ir jūra, jā? Baigi dziļāk jau neiesim, ne? Nē, neiesim, tāpēc, ka tas jau, ja kāds ir atbraucis, mēs neiesim uz pilnu profilu. Pulkstenis ir apmēram pusdienlaiks, vai ne? Sanāk vidēji pēc acis. Pusdienlaikā saule vienmēr būs dienvidos. Noliekot karti, tu redzi, ziemeļi, dienvidi, karti vienmēr griežam pret ziemeļiem, tātad dienvidu uz turiem. Rietumi, austrumi, ziemeļi. Reku jūra, kas mums pretī iet. Tātad mēs jau lasām kartu, mēs noliekam reku jūra, reku karta. Tātad pilsēta Liepāja, reku pa labi. Sanāk, mēs esam šeit. Pilsēta pa labi. Mēs ejam tejam. Mums jāaiziet līdz Lietuvas robežai, kas ir šeit punkts. Tātad mums patstāvīgi, ja kaut kāda topo notiek kļūda, kaut kur iemaldās, vajag atrast, piemēram, jūru, uzreiz atceries atrodu jūru, un tev jāsako jūrai visu laiku, līdz pašam punktam, pašai robežai. Tā kā, ja kas, tu zini, jūra rietumi, dienvidi, ziemeļi, austrumi. Okay. Tagad iesim iekšā pa mežu, tālāk. Kā to jūru atrast, nu, tipa pēc vēja? Vai pēc kā? Nu, teiksim, tu apmaldies, kā tu... Pēc laika izjūtas, piemēram, skaties, ja tu zini, ka būtu saule aust, kur ir austrumi tagad? Kur ir dienvidi? Tur? Nu tad tur ir austrumi. Nē, tur ir rietumi. Labi, atceries, saule... Saprast, jā. Saule kritīs jūrā, atceries. Tādēļ, ka viņi celsies no turienes. Ja no rīta pamosties, pēc naktas sāk gaišs palikt. Un tu redzi, saule ceļās, tur značit ir austrumi. Uz kuru pusi tev būs uz jūru jāiet? Uz rietumiem? Tieši tā, un tad tu ej uz pretējo pusi un tu nonāks līdz jūrai. Sapratu. Tā kā, ja tu esi meža vidū, tu redzi, saulīt ceļās, tur značit ej uz otru pusi. Tikai atceries, ka saule ies, lai tev nav tā, ka tu sāc iet tā kā uz apli līdz viņai. Ir tā, kas dara tā, ja? Jo cilvēkam dabā ir, ka cilvēks neiet taisni. Cilvēks iet zigzagos pa apli UTT. Tagad mums principā ir nākamais punkts, ko es kartē paskatījos nolikt, tur viens tonis, kurā mēs varētu pārbaudīt sakaras. Tas ir 12 kilometri. 12? Jā, bet mēs pa ceļam, es domāju, ka iziesim bišķi tālāk no pilsētas, bišķi drošākā zonā. Mēs varam uztaisīt tādu paēst un pafiltrēt ūdeni. Tas būtu, jā. Reku kartē es redzēju, ir viens ezeriņš, kaut kāds vai dīķis pa ceļam. Tur ir saldūdens, tāpēc, ka jūras ūdens sāk. Mēs varētu tur nedaudz pafiltrēt ūdeni. Un paņemt līdz kaut kādus krājumus, ja mums pa ceļam pēc tam nav. Drošības pēc vienmēr vajag uztaisīt ūdens rezervi, jo ūdens tam mums ir. Jā, kā tu to izdarīji? Oi. Okay. Es tev tikko biju paskatījies tā kā uz filmu. Mēs vilksimies pārāk lēni, tad... Kāda ir iespēja tagad laika? Tagad nav, mums nav ūdens, ja ko pagatavot. Jo. Mums grib, negrib, mums jāatrod ūdens. Viņš neizdzert vai viņš jāfiltrē? Jāfiltrē, nedzer nekad no stāvošas siltnes. Labi, es jau tikko gan līdz atkal. Savādāk pēc tam tiešām būs slikti. Kur labāk čurāt ūdenī vai zālē? Zālē, ūdeni mēs dzersim. Lai ūdeni padarītu dzeramu, no pirmajām iespējām, kāda ir, viņu ir vārīt. Gan tādā lietā kā jetbolt, kas ir uz gāzes, gan katliņā, kas mums ir paņemts līdzi, ko mēs vāram ugunskurā. Ja mums nav iespēja izvārīt ūdeni, un mēs ejam garām tādai ūdens tilpnei kā šeit, karjerām, dīķim, vienalga kam, mēs varam izmantot šādu veidu filtrus, kurus mēs vienkārši attaisam, ieliekam, un mēs padzeramies, ūdens ir izfiltrēts, un viņš ir tīrs. Mēs arī varam dabā uztaisīt filtrus ar smiltīm, granti un visādām tādām lietām. Ja mums nav laiks, bet mēs paņemam tiešām netīru ūdeni, piemēram, Somņā ielējam līdzi, kur ir 4 litri, mēs varam ielikt ūdens attīrīšanas tabletes
kas būs viena tablete uz litru ūdens. Perspektīvu šautu vajadzētu ielikt 4 tabletes. Ūdens garša paliks diezgan riebīga, metāliska. Jānogaida vismaz 30 minūtes līdz tableti izreaģē, bet ekstrēmos apstākļos tas mums ļaus izdzīvot un mums būs ūdens, ko padzerties. Kaut kā tāda savāda sajūta no šitā dzert ir. Kāpēc? Nezinu, nu pat tam bet garš normāli, vai ne? Normāli, jā. Kur vai normāli garš? Viņš jau uzreiz tā kā tējiņi. Tāpēc, kad šitās te zāles kaut kāds visāds, kas te aug, ja? Nu, poras kūda. Vēl viens zirnaks, what the fuck, labi, es nezinu, man neslabs. Mums ir, kroči, vienā ēdienā reizēja 2 pakas. Tev ir, piemēram, viens pirmais, piemēram, putra un pēc tam pa virsu kāda vīsta. Pēc tam ir zupa, saļanka, boršs. Saļanka mēs arī nevaram 3-kāršo. Iesāksim kā kungi. Un tad jau pēc tam nomedīs kaut ko. Tik šitais tikai vienai dienai vēl, mums vēl taču somā ir. Šitais vienai dienai? Jā, šitais vienai dienai. Es vispār vairs nepēdājos. Es jau jūtu, ka mēs tūlīt ēdīsim. Man tāpat uguni, un man nebija šitās te. Eko sarkots, un tur tev pasties ir, piemēram, arī šitāds sarkots, un tie arī ūdens izturīgi. Man tāda nebija? Ir šie jau tavējie. Tu man nozagi? Jā. Nelielies, ka tie ir tavi. Cik mums ātri uztaisīsies šitas viss, domā? Nu tev ātrāk, jebkurā gadījumā. Bet gāze arī ātrāk beigsies. Un kā jau par visām lietām, par to domās vēlāk. Nu, īstenībā ir baigi, izdzīvojoši tā baigi ir jādomā par to, kas uz priekšu. Tāpēc, ka ja iztērēsim maksimāli visus resursus, tad pēc tam būsim bešā. Tev uz rokas vēlams būt neuzliet? Nē. Kāds sakars? Es, man liekas, labākais, ko dabā es ēdu cīsiņus cepis uz uguni. Pāc! Pakās kaut kur jau pudeli? Kur es varēju atstāt? Tur, kur somu kārtojām. Tas ir sūdīgi? Tas ir sūdīgi, tas ir ļoti sūdīgi. Man vienkārši parasti mamma krāmē somu, tāpēc tā. Tā bez rokām. Nu, tikko vēl man bija labi noskaņot. Labi, saliesim, iztiksim pagaidām šito vienu. Piepildīsim šito ar ūdeni. Un pa ceļam tam ārīsim, tam es mošu varbūt vajadzēs taisīt pauzes. Es jau tā parasti šitā neliku, tāpēc, ka zikā viņš jau aiz zariem aiztiekties, pārdurties. Bet pat cik tās somas mums ir ļoti piekrāmētas. Nē, garša tāda tā kā. Tas bija gliemezis noteikti, viņa aizmugurē, citais zem tām apām ir. Skābenis beidzās. Bet kas tas ir gaļa? Tas ir proteīni. Ok. Uzreiz jākam? Jā, mums vajag signālu paklausīties. Jā, man liekas, mums sirds lēc ārā jau. Es teiktu kaut kāds bunkurs arī. Es pamēģināšu šito attaisīt. Tu vari uzkāpt paklausīties radio. Līdz pašai augšai? Jā. Tu tā baigi čilīgi. To. Nav jau pietiekami? Nē. Te metāls kustās, piederī? Da, tu nekur nekāpi. Tu neesi bijis. $104,3. Evakuācijas punkts aizvien aktīvs. Ienaidnieks pamazām ieņem teritoriju, turieties tālāk no visiem galvenajiem lielceļiem. Turpiniet doties tur un saglabājiet mieru. Bomba. Bet cirvi, labi, es paņemšu. Bomba! Eju, bet šito es pat māku. Es šito es dzīvē darīšu. No viena? Tikai kā viņu var atvērt.
Pagaid, kā var atvērt? Kā kabats mazīt. Ko tu izdarīji? Uzspiedi. Sapratu. Gars. Betanadīns ir. Ko var iedzert? Kas? Iedzert? Ne, Pret sāpēm. Pret sāpēm neko. Tev pat zeķis ir savs? Jā. Tu kaut ko citu ēdi, gan jau. Tas ir pilnīgi savs. Man jau nāk mīgs. Ja? Es tev modinu jau pēc stundas 40 uz sarzu. Tie 20 minūtes guli? Kāpēc guļ es ēdu? Tu kāda tev starpība, ko es daru savā atpūtas laikā? Visās tāda drūma diena būs šodien. Drūmiņi būs tad, kad mēs vēl iesim kaut kādas 30 kilometrus. Tad būs silti. Bet tā vispār nakts forši, vai ne? Grūti pateikt. Grūti pateikt. Paga, kas te ir? Kāpēc mēs ienācām šodien? Rekur ūdens. Water. Water. Bet es negribu pildīt, laikam, savu to tur maizi. Kā pēc tam izdzīvot? Jo es nezinu, es pēc kartas skatījos tālāk, nekur saldūdens nebūtu. Ew, bet tas ir pretīgs ūdens. Mums cits nav, šitais ir saldūdens. Tas, nu... Kaut ko pazaudēji. Nu, pagaid. Nē, nu tas tur, uz kā mēs nezinājām. Kurš savāc? Tu savāc? Nē. Kā tas tā? Mīnus degls. Pagaid. Labi, mums vēl ir tā krāstiņa šitā te. Bet ja mēs turpināsim tādos tempos, mēs 3 dienas pat neizdzīvosim. Man šitā dzīve pilsētā nekad nebija. Kā tas, jā? Nu, tik eleganti, tik eksplozīvi. Ēst, kūpināt lasi, dzert kafiju, Jā. skats uz jūru. Jā. Cits cilvēku naudu maksā. Jūglas ezerā peldējos katru dienu vienkārši. Tā kā es pat ceru, ka ievilksies. Uz vairāk? Viss var būt. Jāslauž kāju. Diezgan ātri sāc palikt atklātāks. Kādā ziņā? Domā par to, ka turpināt ceļu bez manis. Nē, nu, padomā reāli. Prācu. Reālos apstākļos. Labi, ja tu būtu mans brālis, māsa vai māma, tad tā būtu cita lieta. Ja būtu brāli, tad jau tu mums nebūtu cits. Jā. Domā, ka es situ savus brāļus? Nē, nu mani brālis sita. Vai tā brāļi nedara? Par to, ka pazaudēji mantas. Pa ko tev brālis sita?
Neatceros, viņš pirmo reizi, kā iebils pa galu, tad man atmiņa tā. Viņš tā pieklibot, jā. Evakuācijas punkts aizvien aktīvs. Turpiniet doties tur un saglabājiet mieru. Kur tu esi? Neredzu! Tagad tas Ronas līdzība redzi. Jā. Vai tu tik raki? Jau viss traki. Jā, kas ir? Viss. Labi, piļiem. Nav jāgaida, vai saņemies tā vienkārši bam, 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 taks, 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 taks un maucam. Nav bam, bam. Kāpēc? Mums vēl diezgan labs gabaliņš jāvelk. Vēl? Juhu. Nu, viss jēls. Negribu vilkt nos. Katrs solis pilnīgi tā, kad cauri. Bet nav neviens nepārdurts, viss jau pārdurts, viss maziņas, jā? Visu pārgriezu ar nāzi. Viņa maizi taisīja. Labi, nav maizes. Māja, šitas kož, Tas ir svarīgs, jā? Es bišķi samaluju. Kā, tas ir aika kodīs, jā? Labi, dezinficē. Vajag vēl, jā? Vajag. Es to gribēju reāli izdarīt jau jūrā. Jā? Nu, pilnīgi zinu riebjās, cik es kilometrus gāju klibojot. Nu, man liekas, tev berzīs tagad citās vietās un būs vēl sūdīgāk. Nu, tad griezīs vēl. Kainos. Mūsu pirmā kopīgā telts. Ķersi? Jā. Tiešām? Jā. Katrā ziņā ar 2 dienām man nav laika, lai nomestu visu. Nu, ķipā... Nu, zinu, ka tev vienalga par visu. Kāja nesāp, neko nejūt uz adrenalīnu. Nu, tas tā... Īstenībā pa lielam, vai tev tur kaut kas ir? Un skaties, tev labi, tev tur tā tūza. Sāp, pieskarās, sāp, uzvelk sāp. Viņš nevis sāp, bet sūrst. Bet pa lielam tev tur ir tāds ievainojums, kas ir tāds draudīgs tavai veselībai? Nē, bet nevar paiet. Kāpēc nevar paiet? Sāp. Nu, bet tu jau vari paiet. Viņš atnāc. Es atnācu, jā. Nu, es saku, ka nevar paiet. Tas bija nereāli dīvaini īstenībā. Kad 15 km jau nevarēja paiet. Jā. Tāpat tās aizgāja. Nākamreiz, значит, kad tev būs maza sāpīte, tu sapratīsi, brāviens, es teicu, ka es nevaru paiet, un tu nogāji vēl 15 km. Uz dīķu ūdeni. Jā, un dzerot dīķu ūdeni. Man bija tāda situācija dzīvē arī, ka cik man policija meklēja, un es biju meklēšanā vispārējais. Man bija tāds nedaudz pa visu. Pat neaizdomājos. Nē, labi, bija vairāk momenti, kad man bija tā, ka man likās, ka tu tās vispēdējā sekunde. Kāda, piemēram? Mēs bijām ielēkumā, ka tur bija kaut kas tāds, nu, kad jau ēdākā situācijas. Man liekas, tad tajā brīdī es vairāk, kurš aizdomājos, tas bija tāds prikols par to, ko es dzīvē vēl neesmu paspējis izdarīt. Man liekas, tāpēc es debils nedaudz, ka es maucu par visu kaut kuriem daru visu, tāpēc, ka vienīgais, kas man bija tāda nožēla, tas, nu, cik daudz lietas neesmu paspējis izdarīt. Nē, izskatās, ka tev pauti ir, jā. Tas, ko es gribētu aizgūt, nu tā kā čistu tāds. Nu tā
banāli te, bet tā vīrišķā puse, ka tu vecis tā kā es vienkārši. Bet tas jau nāk tikai tā kā šitā, tu saki 15 km atpakaļ, tev likās, ka tu vairs nevari, bet tagad 15 km tu vēl nogāji, vai ne? Nākamreiz tev jau tas liksies, tu sapratīsi, ka tu to vari. Tā, labi, es tad deju pirmais gulēt. Tu redzēsi, to parādīju vietu, skaties galvenais uz to pusi. Līdz jūrai un pa labi, lai neviens nenāk. Ja kaut kas nāk, kaut kas notiek, tu man uzreiz modini. Vai nāk miegs? Ja tev nāk miegs, tad tu arī man modini. Neguli nekādā ziņā, vienam jābūt točni augšā, ja nu kas tāpēc. Ja tu galīgi jūti, ka tu rubies ārā, tu nāc man uzreiz modini. Un uzņem laiku 2 stundas un tad modini, jā? Okay. Tā kā davai, veiksmīgi sādi, var kartušos gulēt. O, mēs esam glābti! Dāvid, cili! Nu? Tu 2 čaļi nāk, man liekas, otru viņi ierāk mums palīdzēt. Kas tur ir? Tu pasiet, ne? Nu? Tie nav mūsēji, Ņem somu. Trešais rīts jau klāt. Jāatrod šoreiz normāli patvērt kaut kādu tādu, lai iepriekšējais nakts mēs gulējām arī mežā, bet tas ir pārāk bīstam. Es domāju, kaut kādu šķūni vai vecu māju, kaut ko tam līdzīgu. Mēs varam izgulēt, bet arī daudz laika gulēt mums nav, jo laiks iet uz priekšu. Tomēr evakuācijas punkts vēl pieejams.
Ja reāli skatāmies, kāpēc mēs paliksim šķūnī ne jau mājā, tāpēc, ka kaut kādā braukā kaut ko dara, neviens taču nenāk šķūnī līdz augšā skatīties. Būtu daudz drošāk. Filmās, man liekas, arī ir slēpušies tieši no kareiviem šitādās vietās augšā kaut kur. Tāpēc, ka ja kāds atnāk, ko viņi jau meklēs kaut ko vērtīgu, viņi ies iekšā mājā, piemēram, nu, tie, kas ir tādi aplaupīti, viņi ies mājā meklēt. Šis ir pēdējais brīdis, lai nokļūtu līdz Nidai. Ienaidnieks advancējas ātrāk kā gaidīts, tāpēc jārīkojas tagad. Paņemsim summu. Iepriekš noteiktais evakuācijas punkts Nidā vairs nav drošs. Šajā lokācijā pēc 40 minūtēm plānots uzlidojums. Nekavējoties meklējiet patvērumu. Tūlīt būs dzīves. Bet viņš negaršo nemaz tik slikti.
Nē, man liekas, to, ka guļu savos sūdēs. Laikam vienā naktī ir 2 vīri. Pamaiņās. Pamaiņās.